Sveiki! Mani sauc Raivis Liberts, esmu zvērinātu advokātu biroja Sorainen nodokļu menedžeris. Šajā video es īsi izskaidrošu personāla ilgtspējas nodokļa atbrīvojuma galvenos aspektus, kas tas ir, kam to var piemērot un kādi ir galvenie noteikumi, kas uzņēmumiem jāievēro. Mūsu mērķis ir sniegt skaidrojumu par to, kā šis nodokļa atvieglojums darbojas un kāpēc tas var būt izdevīgs risinājums uzņēmumiem Latvijā. Personāla ilgtspējas pasākuma nodokļa atbrīvojums ir Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums, kas dod iespēju uzņēmumiem novirzīt līdz 5% no iepriekšējā gada bruto darba samaksas izdevumiem, par kuriem ir samaksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, darbinieku motivēšanai un komandas saliedēšanas aktivitātēm, nepalielinot ar UIN apliekamo objektu. Personāla ilgtspējas pasākumu nodokļa atbrīvojums ir ieviests, lai veicinātu darbinieku labbūtību, mazinātu personāla mainību un uzlabotu produktivitāti, vienlaikus nodrošinot uzņēmumiem nodokļu ziņā efektīvu veidu, kā atbalstīt savas komandas. Visiem Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem ir iespēja izmantot personāla ilgtspējas pasākumu nodokļa atbrīvojumu. Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma vai darbības nozares, tostarp arī Latvijā reģistrētām ārvalstu uzņēmumu meitas sabiedrībām, kā arī valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām. Galvenais nosacījums – izdevumiem jābūt tieši saistītiem ar darbinieku ilgtspējas pasākumiem un tie jāuzskaita atsevišķi no pārējiem uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem. Personāla ilgtspējas pasākumu nodokļa atbrīvojumu var piemērot neatkarīgi no uzņēmuma darbinieku skaita. 5% limits tiek aprēķināts balstoties uz iepriekšējā gada bruto darba samaksas izdevumu kopsummu, par kuru veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinā tiek iekļauti visi ar nodokli apliekamie darbinieku atlīdzības veidi, piemēram, pamatalga, prēmijas un vienreizējie maksājumi. Šī summa veido gada budžetu, ko uzņēmums var izmantot darbinieku labbūtības aktivitātēm personāla ilgtspējas pasākuma nodokļu atbrīvojuma ietvaros. Uzņēmumi šo budžetu drīkst izmantot elastīgi visa gada laikā, gan vienmērīgi sadalot, gan koncentrējot noteiktos periodos. Neizmantoto budžeta daļu nevar pārcelt uz nākamo finanšu gadu. Svarīgi atcerēties, ka 5% limits attiecas gan uz personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem, gan reprezentācijas izdevumiem. Ja šo izdevumu kopsumma pārsniedz 5% limitu, pārsnieguma summai tiek piemērots UIN. Atbilstošas aktivitātes ietver sporta un aktīva dzīvesveida pakalpojumus, labsajūtas un relaksācijas pakalpojumus, kā piemēram masāžas, spā procedūras, fizioterapiju un veselības konsultācijas. Galvenais nosacījums – aktivitātēm jāveicina darbinieku kopējo labbūtību un tām jābūt pieejamām visiem darbiniekiem. Tās nedrīkst būt personalizētas vai izmantotas kā individuāla atlīdzība. Lai saglabātu tiesības uz personāla ilgtspējas nodokļa atbrīvojumu, uzņēmumiem jāievēro šādas prasības. Jānodrošina vienlīdzīgu pieejamību visiem darbiniekiem. Šis labums jāparedz visiem uzņēmuma darbiniekiem, nevis konkrētām personām. Selektīva piekļuve var tikt uzskatīta par personalizētu labumu, kas kļūst apliekams ar nodokļiem. Fokus uz kolektīvo labbūtību un komandas motivāciju. Aktivitātēm jābūt vērstām uz komandas saliedēšanu un motivāciju, nevis individuālu atalgojumu. Jānodrošina anonimitāti, nesekojot līdzi, kādā apmērā pieejamās aktivitātes izmanto atsevišķi darbinieki. Šie izdevumi jāuzskaita atsevišķi no pārējiem uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumiem. Šo principu ievērošana ir būtiska, lai nodrošinātu atbilstību un samazinātu nodokļu riskus. Personāla ilgtspējas nodokļa atbrīvojums ļauj uzņēmumiem ieguldīt darbinieku labbūtībā, vienlaikus optimizējot nodokļu saistības. Tas var palīdzēt uzņēmumiem piesaistīt un noturēt talantus, uzlabot komandas garu un veidot veselīgāku darba vidi, vienlaikus atbalstot uzņēmuma ilgtspējas mērķus.
Tas ir praktisks veids, kā uzņēmums var rūpēties par saviem darbiniekiem, vienlaikus stiprinot uzņēmuma kultūru un produktivitāti.